Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. I šudiņ Latgulas stundja par patvertņam Latgulā. Pašvaldībās iz itū breidi ir apzinotas markātas pašvaldībam valstī pīdarūšo sākas, kas ir pīmārotas vai daļēji pīmārotas patvertņam. Tūmēr itādu vītu trūkst. Visim vītas krīzes situācijā nabūtu, i kai nūprūtams trūkst arī vīnotas korteibas, kai krīzes gadījumā patvertņis lītot. Par to, kas tad ir patvertnis, cik to ļasam ar to sakortošanu, pīlogošanu, ko zinām, kas ir jodara krīzes situācijos vai tā saucamajos X stundās. Tad šodien par to diskutēsim Latgulas stundī ar Valsts ugunsdzēsības globšanas dienesta Latgulas reģiona porvaldes ugunsdrošības uzraudzības i civilos aizsardzības nodaļas inspektoru Vitāliju Bogdanovu, Riezikņas novada komunāla inženierija civilos aizsardzības komisijas sekretāru Vitāliju Kauškaļi i Riezikņas valsts pilsētas pašvaldības civilos aizsardzības porvaldnieku Pāvelu Savicki. Lobadīna, kungi. Lobadīna. Varbūt soksim ar to, ka cilvēkiem tādā vienkāršā saprūtamā valodā izstostēsim, lūkšu jūs izstostēt, kas tad ir šos patvertņis, jo šobrīd arī it sevišķi tepat Riezikņas valsts pilsētā ir redzamas ākas, iz kuram ir šos zaļos uzļēmātos zeimētis ar cilvieceņiem. Tā, patvertņa, citiem vārdiem sakūt, patvertņa ir pogrobs, cik pazemes stāvs. Tie var būt atsevišķi stāvoša ēka vai no pogrobā īreikota. Patvertņa pirmkort ir dūmota, lai cilvēks varētu sevi pasorgot no škembom. Škembos tos, kuros lidoja no artilērijas lādiņiem, cītie var būt droni, raketes. Ko es varu gribētu pīblis pī to visa, da? Navāk itū visu izprast burtiski, ka tie patvertņa jūs pasorgos. Attīcīgi attīstos visas militārās tehnikas, viņu precizitāte, jauda, attīcīgi, ka būs tieši trāpījums tajā patvertnē, cerības nalicet lielas. Bet no škembām, itīm visam pasaukumam jūs pasorgos. Viennozīmīgai bez variantu. Pīmiņu Riezikņas pilsētu, Savicka kungs, jūs šobrīd pilsētā esat jūs īreikošas, daudzas īreikotas šobrīd ir. Cik tad pilsētā šobrīd Riezikņas, ja runājam par Riezikņas valsts pilsētu? Jā, pārbaudot visas pagrabtelpas, tā teiksim, kuras atbilst vai neatbilstam patvertņu prasībām. Tā bija visa informācija apkopota. Mums sanāca tā, ka pilsētā 26 bija atzītas par daļai atbilstošām, un 3 par atbilstošām tātad patvertņiem. Prasības ir tādas, ka mēs varbūt tā uzreiz papildināšu arī Vuda pateikto, tās ir tiešām paglāpties vietas, viņas nav domātas ilgstošai uzturēšanai, jo visas atbilst tikai tai 3. kategorijai zemākai. Principā viņas šeit pilsētā, no visām tām 26 jau apzīmētas, mums ir 20, kopumā 20, vairāk ne, bija palikušas, kuras neapzīmētas, kurām ir izmantotas kā noliktavas, viņas iekšā vajag pirmkārt viņas iztīrīt, lai tur cilvēki tiešām atverot durvis uz to brīdi varētu atrasties. Cerēsim, ka X stunda nebūs. Valsts drošības dienestas mājas lapā mēs varam redzēt, ka tas risks ļoti zems, to, ka iebrukums mums būs tagad. Tāpēc mums ir laiks, lai tiešām viņas šobrīd pirmkārt zinot, kur viņas ir, norādījām tās vietas, lai cilvēki jau pierod, ka tur viņas varētu būt. Nākotnē arī, cik es saprotu, būs aplikācija 112, kad cilvēks pietuvojoties tai vietai, būs apziņots, ka tur var paslēpties, kā patvertni var izmantot. Mūsu personāls, tas, kas varēs tur atvērt durvis un tad nodrošināt gan ūdens, gan toaletes nepieciešamības lietošanu, būs arī tā kritiskās personālā apzināts, mums jāsniedz līdz marta mēnesim tos sarakstus. Skaidrs, ka tur tā vienkārši atverot durvis un gaidot, ka tur kāds ienāks un atradīsies, tas nav normāli. Es uzskatu, ka jābūt sagatavotai arī cilvēku tam lokam, kurš analizēsim raidījuma gaitā, gan tū, kas pīskatās, gan kā atslēgt, gan kā tik tīkšā, bet Kauškaļa kungs, kā Riezikņas novada ar patvertņu
situāciju šobrīd? Pašlaik ir apsekotas 54 patvērtnes, no kurām daļēji atbilst vai pilnīgi atbilst ir 20 patvērtnes, bet vienu mēs izņemam no saraksta, tāpēc, ka ir plānota ekas demontāža. Diemžēl pats es nevaru piedalīties patvērtņu apsekošanu, un tagad mans uzdevums ir man personīgi apsekot un apskatīt, kādas patvērtnes, kādā stāvoklī atrodas tagad patvērtnes. Bet jūs tātad atcerūdās Nūvoda teritorijā, tātad kaut kādas pašvaldības ēkas, kultūras nami? Jā, ir gan pašvaldības ēkas, gan kultūras nami, muzeja ēka un... Jūs jom arī Nūvoda teritorijā šobrīd šos zaļos plāksņietis? Tūbrēdi paskaidrošu drusku par itom patvērtņum, da? Ir publiskās patvērtnes. Drusku ir jāatšķir. Privātpersonas, privātpersona tā ir fiziska persona vai juridiska persona kaut kādā, vai no tos, kas pīder pašvaldībai valstī. Vukts apsekoja tikai tos, kas ir valsts un pašvaldību patvērtnes. Un tās ir publiski pieejamās patvērtnes, kuros apzīmē arī to šiltēti, kurai ir zaļa fona, pīrakstīts ir patvērtne. Tos ir publiski pieejamas. Visporējais tas ir savādāk, tas ir jau cita tēma. Tas, kas publiski, tikai publiski. Visu poraju mēs nazavēram, naskatījāmies. Es arī gribēju tam pievērst uzmanību, ka viņus vairāk to pagrabt telpu, kurās varētu gan kā patvērtni izmantot, gan arī, arī paslēpties. Un par to, ka jūs teicāt, ka visiem var nepietikt, tā nav gluži, jo pirmais, kas ir darāms, tādā X stundā, ir cilvēku evakuācija. Skaidrs, ka viņi pilsētā, tā ir, kur apdraudēta vieta, paliks daudz mazāk cilvēku, un ja es reikinot no tiem pašiem 40%, lielākais skaitlis, kas var palikt pēc evakuācijas, piemēram, mums šobrīd praktiski mēs varēsim, visiem būs tās iespējas patvērtnes izmantot, lai aizsargāties no tām pašām škembām, Tā nav gluži, tā, jo nevajag skaitīt to pilno cilvēku skaitu šobrīd esošo, nevajag visus mēģināt paslēpt patvērtnēs. Jādomā par tiem, kas paliks šeit nodrošinot dzīvi, turpināt to darbu, un tiem ir cilvēkiem jānodrošina patvēršanas iespējas X stundā. Kara laikā. Kauškuļkungs, bet te situācija ar Ieziņas Nūvodā varbūt jūs napabeidzat līdz golam, kā jūs jau raksturotu seiko, kaidas ir tos telpas? Tagad nevaru neko komentēt, jo tieši tagad es neesmu apsekojis tās patvērtnes personīgi. Pats nāsot, bet ko kolēģi saka? Kolēģi neko nesaka, es vienīgais redzu VUGD atzinumus, kur ir norādīts tam patvērtnēm, kuras daļēji atbilst. Es redzu tos trūkumus, kurus vajadzētu novērst patvērtnēm. Parunājam drusku par šīm trūkumiem. Vārdiem, paskaidrošu, tad, kad mēs bijām apsekošanā, tos, kuros ir derīgis, daļēji derīgis, jos kot bija īrēkotas, ka tos patvērtnes. Rīkteigos patvērtnes ar dzeļža durovom, labākie na rytų lelų atvaramų aizbīgņiem. Atvaramų, ķiņom vienkoši, metala durovos, lelos durovos. Tieši tos vai daļēji atbilst, bet ļoti maz procents, kurīs atbilst par to, ka ķiņom pirmkort daļēji ir demontēta apkure, daļēji ir demontēta kanalizācija, daļēji demontēta vai nedarbojas ventilācija. Kaut kas ar to ūdeni, dēļ to, ka var saprast pašvaldības tas līdzekļu trūkums, iespējams, ka naļovja uzturēt to visu pasākumu tā, kā tas ir vajadzīgs un kā to vispār vajadzētu darīt. Skaidrs. Labi. Nadot divs, protams, lai tāda situācija nekot napīnoktu, bet, ja tīšām šos patvērtnis būs nadot divs, jo izmantoja. Kā tad cilvēki tiks apziņoti? Jau šeit pīmiņā šo lītotņi, Savicka kungs šo lītotņi 112, bet daudzim varbūt šos lītotņis arī nav. Tad kā vukts apziņos arī tanteņu un onkuļēti? Saprotu jūsu jautājumu, da? Tas, kas ir Nūvodā sirēnu nav, ķiņom ar Nūvodu ir drusku savaidok, drusku sarežģētok, tas ir vienīgais variants, tas ir radio. Es dūtu bredi, ka pie jūs nav uzstādīta tā lietotne, bet ir plānota Itamā godā pabeigt šūnu apraidi. Šūnu apraidi, es nastostiešu, kas tas ir. Eisumā, tātad noks uz telefonu izziņa.
Īs iz telefonu nav izziņa ir cits. Iz telefonu īs informatīvs paziņojums. Nu, īziņas veidā. Negluži. Skrīnošā līņa īs uz telefonu, tātad, kur būs rakstāta kaut kāda informācija. Viņam būs rakstīta informācija, tā primārā informācija. Neiet runa tikai par apdraudējumu, kara apdraudējumu, viņam īs informācija porsvarā visa, da? Plūdi, vējš, dabas katastrofas viss pēc un tas jau šogad tiks sataisāts, nu kurs? Vismaz bija sūliets tivokā laikā i to visu izdarāt. Un to šūnu apraidi ieviest šā gada ietvaros. Būs tas tehniski iespējams, nebūs grūti pateikt, bet tātad šobrīd šos īspējas ir šie lietnot 112. Stop, šūnu apraide mēs nepabeidzam ar šūnu apraide. Pabeidzam par šūnu apraide, da? Šūnu apraide, jei nebūs tā, ka jei kotram i pa visu Latviju, nā. Būs tikai apziņotas konkrētās vietas. Nu, pieņemsim, vāga mūsim apziņot Ziemeļu rajonu, tāpēc, ka tur ir ķīmiska noplūde no cisternas, vilciena cisternas. Jā. Tad jūs varēsiet apziņot konkrētu teritoriju. Atbilstoši vēja virzienam, atbilstoši apdraudējumam mēs apziņosim tikai konkrētu apjomu un konkrētu teritoriju. Un tā apziņošana, kas viņa ir ļoti labi, da, ja apziņos neatkarīgi no to, kāda tev ir pīslāgums, LNT, Tele2, vispār orzemē apziņos visus operatorus. Visi, kas būs itamā zonā, visi tiks apziņot, ieskaistot ārzemniekus. Visi. Tas ir tas, kas attiecas uz to apziņu. Bet šobrīd, kādas to izpējas? Šobrīd izpēja ir te, ko var saņemt informāciju, tas ir 112 Latvija lietotne. Šajā aplikācijā? Ir aplikācija, kurai jau strodoja, kuru jau labu laiku testēja, silta, dora. Jā, ir kaut kādas nianses, tehniskās kļūmes, bet pats lītoju, tīteika informācija atsūtāta par slēdēgiem ceļiem, par laika apstākļiem. Viss pilnīgi tas pat, plus visi porēji apdraudījumi. Kas itai lītotņā ir? Itai lītotņā tie, kas izmantoju, tī visi redz. Tī, kas neizmantoja, nu, diemžēl... Tad pavisam vēl eisi, kādas tad vēl šobrīd īspējas ir šos sirēnas, jā? Sirēnas. Kad dzird sirēnu, tad cilvēks slāc mēdījus īkšā. Jā. Šobrīd visus vai tikai sabiedriskūs? Tīņam ir saraksts. Es nemalošu tā nezdu brēdi. Ir saraksts, kurus apziņo mēdījus. Nu, noteikti Latvijas... Mājaslapa ir pieejams. Jā, noteikti Latvijas radio, jebkurā programmā informācija būs. Ar kuriem ir noslēgts līgums. Precīzi par konkrētiem tad ir šobrīd. Vērkēdus jūs mīspējas, jūs varat braukot arī skaļruņos apziņot? Tu ir tā, tur iesaistās, nu, tur ieslēdzās, laikam, ķiņom pastošās Jā, Pāvils, da. Pāvils, da, pastošās. Ķiņom ieslēdz gan pašvaldību, gan mūsus, gan valsts policija. Ķiņom var ieslēgt jebkuru, ieskaitot arī tūs cilvēkus, kuri ir radio mīlētāji, da? Jūs toži var iekļaut par to, ka ir iekļauti civilās aizsardzības plānā, kā vieni no apziņotājiem un sakaru apmaiņas. Ko pašvaldības policija ir iezikņi? Ne tikai pašvaldības policija, te pareizi pateikts, tā apziņošanas jautājums ir galvenais, tāpēc, ka, labi, mēs dzirdam radio, skatāmies televizoru, tie, kas skatās un klausās, saņemam telefonos. Tie nedarbojas, attiecīgi tad pieslēdz sākam darboties mēs. Jo praktiski, man tāds doma ir, un viņu vajag vienkārši uzlikt tagad, darīt zināmu cilvēkiem, izmēģināt viņu dzīvē, ka apziņost blakus esošos. Tad, bija man doma sākumā katras 10, bet domāju, ka tas būs pa daudz. Jo privātais sektors liels, un, piemēram, pirmai māja pasakot, viņai vajag iemācīt to, ka cilvēks aiziet un paskatās. Bet tomēr porsvarā pašvaldības policija ir tas pašvaldības policija, tagad pa vienu inspektoru mums vairāk būs, tie, kas redzami, ka viņi ir tie, kam var ticēt formas tērpos, viņi brauc ar apzīmētu mašīnu, viņiem ir skaidrunis, viņi var jau darīt zināmu uzreiz cilvēkiem, tiem, kam nav citā veidā. Bet te pašvaldības policija, īsim Latgolā pa pašvaldībām ir ļoti atšķirīga. Mēs zinām šos gadījumus, kad pašvaldības policija ir iezikņa, vispār tika likvidēta, tagad jaunīs likums tomēr pasaka, ka katrā pašvaldībā ir jābūt pašvaldības policija
policijai, bet, piemēram, šūbreit te pašvaldības policijas resursi ir atšķirīgi. Reku Nūvadā teritorijā te pašvaldības policijai šūbreit ir arī skaitliski leloka jī mašinu vairāk. Jūsim, ja nezakļūdus, tikai vīna trafarēta mašīna šūbreit. Jā, bet tas, redzat, mums arī teritorija kompakta. Mēs ar to pat vienu mašīnu vairāk varam izdarīt nekā novads, jo vienu galu aizbraucot, viņš jau var apziņot tikai noteiktu cilvēku loku pa maršrutu. Un šobrīd cik pašvaldības policijas darbinīku pilsētā? Tā, cik tu mums tagad jau būtu 7 laikam būtu. Jā, es tā ciparu tagad nepateikšu, jo šodien vēl bija jautājums par to inspektoru vēl klāta. Jā, būtu ļoti labi, bet tas ir cik cilvēku skaits, te mazāk interese, te vairāk tā kā kompakta vieta, jā, ko mēs varam darīt. Un ko dara Somi? Jā, viņi arī stāsta par tām pašām patvertnēm, jā, uz to brīdi, kad tas būs aktuāli. Skaidrs, ka mēs jau liksim drukāt drukātos materiālus visiem vajadzēs iznēsāt pa tām pašām pastkastēm, jāsalikt, jo lai cilvēks saņem informāciju arī citā veidā, ne tikai to, ko mēs varam raidīt, jā, un ko var dzirdēt no citiem. Dūsim vārdu Riezikis Nūvada porstoviem arī tātad pašvaldības policija piesim tāpat kā pilsētā. Jā, mums ir pašvaldības policija Rezeknes novadā. Diemžēl, jā, kā jau tika minēts iepriekš, mums nav apziņošanas sistēmas, kā tādas sirenes vai kaut kādas līdzīgas. Tāpēc mūsu pagaidām vienīgais variants ir fiziski apziņot cilvēkus, braucot pa visu novadu un veikt kaut kādas reāli cilvēku apziņošanu. Bet, kā es iepriekš minēju, tī resursi Nūvada pašvaldības policija ir lielāki nekā pilsētas. Mums ir lielāki, bet ja mēs paskatāmies karte, tad Rezeknes pilsētas teritorija ir daudz mazāka nekā Rezeknes novada teritorija. Tāpēc salīdzinot tās teritorijas, varbūt tie resursi tagad ir diezgan līdzīgi. Es pats personīgi dzīvoju pilsētas mikrorajonā 5. stovā. Man mojai arī ir pogrobs. Ja es tikšu apziņots, man tad ir joskrīn uz tu apzīmātu ar zaļu šu uzlēmēti, vai es dreikstu arī Savicka kungs leist daudz dzīvokļu mojas pogrobā slēptīs. Gan es atbildēšu, es domāju, mani papildinās. Nē, tur ļoti uzmanīgi ar pagrabiem, jo pagrabiem ir tā centrāls vadi, kuri plīstot, jā, var nodarīt lielāku kaiti nekā, jūs paglāpsieties no škembām, bet jau var, plīst truba, piemēram, jā, un tur gan gāze, gan karstais ūdens var būt. Ar to ļoti jāuzmanās. Tāpēc, ja cilvēki grib zināt, vai viņam tai daudzīvokļu mājā pagrabs atbilstoši vai neatbilstoši, tam ir jādara apsekošana. Un to daram, cik tagad sadalīti tie pienākumi, dara jau mūsu būvvaldes speciālisti. Es esmu pieaicināts, jā, vienā vietā mums jau tā paaicināja, bet pagaidām tādas aktivitātes nav no cilvēku puses. To tikai tad, ja mēs novērtēsim, ka viņa ir atbilstoša kā patvertne, tad tikai jūs to varat tā lietot. Praktiski skrienot tikai tad, tad brīdi, lai paslēpties, ļoti uzmanīgam jābūt, lai nesanāk tā, ka jūs vēl vairāk apdraudat sevi un savus ģimenes locekļus. Jā. Ar tādas vietas jāapseko. Es tagad sekoju līdzi, kā dara Latvijā. Šobrīd skaidrs, ka mums tas nav, bet labosies tie laiki, būs noteikti. Ir līdzfinansējums arī tām vietām, kur cilvēki daudzīvokļu mājās grib ierīkot patvertni, pašvaldību līdzfinansējums, lai viņas būtu atbilstoši aprīkotas. Ja? Tas pašas durvis pareizās, kuras, neobligāti metāla, tagad ir arī plasmas materiāli, smuki viņi tādi, kuri ir izturīgi, kuri var būt lietoti, kur ir ventilācija, jo cilvēku skaitam lielākam jāelpo, ja, kur var, piemēram, to pašu. Vordiem, tos vadlīnijas, var apsavērt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā, ka meklēto īvadāt vadlīnijas, tīņam izrais parodās tos vadlīnijas. Principā cilvēks, izlasot tās vadlīnijas, jau var saprast, var ierīkot vai tomēr tajā pagrabā nevar. Vienīgo nianse, tie laikam tāda, kā pasakāt, bez tam, kad cī pograba pārsegums izturās ākis sagruvumu. Tie ir lielāko bāda, tas, kas nav laikam izdūmots 70. 80. Godu sātum. Tos, kas ir celtas namaloši, man tā šķīt līdz 60 gadam, pie jūs tas pārsagums bija daudz bīzoks. Un no sagruvuma i no škembam, to visa tas bija paredzēts.
Jūs sarunas sokumā pīmiņāt to, ka tūs, tā patvirtņu veidi atsašķirās un jūs porbaudījāt tikai šos valstī pīdarošos. Mēs tikai valstī pīdarošās pogrubi toža mēs vāramies. Ne tikai tos, kas ir specifiskās. Losūt tū publiski pieejamu informāciju, parastai taņtē, kas arī tagad vai onkuļam, kas klausās Latgulas stundi, tī ir tādi vordi īslaicīgās uzturēšanas patversmes, ilgstošās uzturēšanas patversme, kā jūs šobrīd atšķirt, kas ir ilgstošās, kas ir īslaicīgās? Ceņam toža ilgi. Izstošās otri. Ceņš uzdreiža. Īslaicīgā, tas ir līdz 72 stundžam. Līdz 72. Tas nenozīmē, ka visas 72 stundas vajadzēs būt tīņam. Cita veida, tas, kas ir tā ilglaicīgās uzturēšanās patvertņa, jai ir virs 72 stundām. Tad te zaļo zeimēti ir ilgstošā. Zaļo. Visas patvertņas, kas ir Latgali visā valstī. Un īslaicīgās gan ilgstošās ir ar zaļo zeimēti? Visā Latvijai ir tikai īslaicīgās. Tikai īslaicīgās. Tikai īslaicīgās. Šobrīd pat arī līdz 2 stundām tikai. Jo vai ilgāk, protams, ka cilvēkam jau vajag iet kaut kur ārā. Jo tās, kas mums ir pieejamas, viņas var atvērt, ieskriet ātri, no tā brīža nogaidīt, bet nedrīkst ilgstoši uzturēties. Jo viņas, tā teikšu, tās, kur ir tagad mūsu arhīvi, kur ir ventilācija gan mākslīgā, gan dabīgā, tad mēs varam to darīt. Tur ir toaletes vismaz, bet ja to tā nav, mēs vairāk par 2 stundām, un tas jau risks. Jā. Šeit tad nadu 2 stundas. Kas tad šūs visas lītas šobrīd koordinēja, kas tad pieņems lēmumus par šo cilvēku apziņošanu, izmantojot tos īspējas, par ko mēs iepriekš runājam? Apziņos funkts. Apziņos funkts. Ar visam esošiem līdzekļiem. Es dotu brēdi tās ir sirēnas, tā ir lietot ne 112. Es ceru, ka itamā godā būs arī šūnu apziņošana. Bet, kā mēs iepriekš runājam, tad jūs Rēzekņas novadā, tā kā sirēnu nav, tas ir drusku sarežģietok. Jā, ir sarežģītāk. Jā, им tīšām ir sarežģītāk. Kādu jūs redzat tu risinājumu Rēzekņas novadā? Tādu plašu risinājumu es neredzot, izņemot to, ko jau minēju iepriekš, ka izmantot mūsu resursus, kas mums tagad ir pieejami, un fiziski apziņot iedzīvotājus ar pašvaldības policijas palīdzību. Bet kāds ir tāds jūsu kūpējīs vērtējums? Tādā es saku vēlreiz, nadu 2 stundī. Vai Rēzekņas pilsētas, Rēzekņas novada, jebkurš cilvēks varēs patvertīs? Visiem būs vītas? Es jau to pašu jau atbildēju daļēji, par to, ka mēs paliekošie tie skaidrs, ka tagad šobrīd visiem esošiem vienlaicīgi paslēpties, nebūs iespējams, jau tas ir vairāk kā skaidrs. Viņas arī tā nav domātas, tas, redzat, ja mēs visus gribam paslēpt, tad mums vajag plānveidīgi, jau taisīt 2 funkciju, varbūt tā izmantošanas tādas ēkas, kā piemēram metro, mums nav viņa, tādas vai pazemes tāda pārējais zem atbrīvošanas ālēs. Jā, dārgi, bet kara laikā, jebkurā brīdī visi apkārt esošie var tur paslēpties. Vajag tādus projektus realizēt, un viņi būs tad, un viņus vajag to skaitu palielināt, jo šobrīd tikai mēs apzināmies tagad, to, kas bija drusku aizmirsts, no 2000. Gada laikam, tur beidzās tie visi kontrole par to patvertnēm. Mēs tagad tikai pirmo soli izdarījām, apzinājāmies, kuru ir palikušas. Otrais solis ir tagad, mēs viņas gatavojam tam, lai būtu šobrīd izmantojamas momentā, ja vajag. Viņas jau daļēji, es teikšu, 80% jau var lietot, tikai tā izlaicīgi, Bet praktiski, lai būtu arī sagatavots papildus viss tam iekšā. Un es cik vakar mēs bijām grupu savākuši, mūsu civilās aizsardzības tāda komunikatīva grupa izveidojās, arī varam aicināt paklausīties, par ko runājam, uzdosiet jautājumus. Jo tur mēs arī runājot par to, tagad, skatīšos, interesēšos, kā ir iedalīti pierobežas iekārtošana, pierobežas
teritorijā, kā reizi patvertņu iekārtošanai. Un mēs ļoti pateicīgs būšu, ja tāda nauda būs tiešām iedalīta no valsts, un mēs viņu zinām, kur ieguldīt, ja, un ka tiešām, kā jūs arī sakat, ja, lai būtu visi droši, ka viņiem būtu, kur paslēpties. Ja. Skaņ Latgulas stundei, šodienas Latgulas stundī par patvertņu situāciju Riezeknis pilsātā, Riezeknis nūvodā, ja vispār Latgulā sazrunājamies ar valsts ugunsdziesības globšanas dienesta Latgulas reģiona porvaldes ugunsdrošības uzraudzības un civilos aizsardzības nodaļas inspektoru Vitāliju Bogdanovu, Riezeknis nūvoda komunāli inženieri civilos aizsardzības komisijas sekretāru Vitāliju Kauškaļi, kā arī Riezeknis valsts pilsētas pašvaldības civilos aizsardzības porvaldnieku Pāvelu Savicki. Varbūt parunājam par to, es jau šos vārdus pīminu vairāk kort nadu Dīvs, noteikti tāda nalaime kādā svātdiņas dīnā. Tagad, piemēram, es pats pilsētā redzu, ka šaida patvertņa, piemēram, ir šis Nacionālūs bīdrēbu kultūras noms, pilsētas dūmja, bet breivdīnos taču ir breivdīna, viss ir cīt, ir izstrādāti šī mekānismi, kas atslēgs? Kas nodrošinos to operatīvi? Varbūt tas cilvēks, pie ko ir atslēgas, ir aizbraucis uz laukiem. Savicka kungs. Jā, te nav nekas arī tāds sarežģīts, te atbildē vienkārši. Mums jau zem apsardzes viss pārsvarā tās ēkas ir ēkas apsaimniekotājs, viņš jau nekur nepazūd, ja viņš ir uz to brīdi, ja viņa nav, viņš kaut kur prom. Viņš ir pieejams jebkurā dienas. Jā, viņš ir pieejams arī cita persona, kurā, ja, piemēram, katrā, mums vismaz domē ir tāds pieejama citā vietā, kur visas atslēgas, ja, ir visas telpas var atvērt, jo ugunsgrēka gadījumā jārīkojas arī nekavējoties. Tas pats arī šeit. Un mēs varam atvērt vaļā, jā, un jebkurš, ja viņa pat nav uz vietas, jā, tad es varu atnākt vēl mums viņa priekšnieks, jā. Speciāli norīkota personas. Jā, var tik pie atslēgām un visu pasākumu. Bet šos ir vairākas personas. Nav tā, ka te ir viena persona, kura pēkšņi izrādās nav uz vītas. Nē, tā nav gluži. Sāksim ar to vienkāršo, jā, ir sargs mums, kurš uz vietas, vakaros dežūrē, piemēram, jā, viņam ir tā pieeja, ir tas atbildīgā saimnieciskā persona, viņam ir pieeja. Arī viņa priekšniekam ir pieeja, un man ir pieeja. Jā, jau 4 cilvēki, kuri, jebkurā brīdī viens otru var aizvietot. Un mums, kad apsardzes signalizācijas nostrādā, tā arī notiek. Jā, zvana vienam vai otram vai trešam, kurš ir pieejams, tas atnāk un to situāciju atrisina. Tas pats arī tagad, tanī brīdī darīsies, nekāds savādāk. Vienīgais, kas uz priekšu ir jāizdara, ka man tas jāuzliek uz papīra un jāapstiprina ar parakstu vadītāju, ka tam personas nevarēs izvairīties ik stundā. Viņam nedrīkst nekur pamukt. Viņam nedrīkst būt tajā pašu evakuēto sarakstā. Viņam jāpaliek šeit un jāpilda tas uzdevums, lai glāb citus cilvēkus. Tas ir tāds smags uzdevums, tāpēc, ka cilvēkam jāpasaka, ka tev jāglāb sava ģimene, jāaizved, bet tev pašam ir jāpaliek šeit. Bogdanova kungs sarunas sokumā pīmiņā, ka tātad šos patvertņus porsvarā, tātad, lai pasargotu škembom, jūs tā secāt. Bet varbūt sēkok izstostot, tas ir vienīgīs gadījums, kad tiem cilvēkiem tos patvertņus būtu jāizmantoja tādas napīcīšamības gadījumā, vai kaidos tad gadījumus, kaidim vēl tad gadījumiem šos patvertņus, vai tikai kara gadījumi škembas? Dabas katastrofas, tehnogenās naskaidas, da? Visas tos patvertņus, kas ir domātus tehnogenām, kaut kādiem gāzu noplūdēm, radioaktīvajiem pasākumiem, ja? Jos izdūtū brēdi nav piemērotas. Viņam ir jāiegulda līdzekļi, dēļ to, ka mums ir patvertnes, kuros kota bija ar generatoriem, ar filtriem, jūs nav mos, izdomājot, cik vāga līdzekļu ieguldāt itamā visā. Izdūtū brēdi, tas, kas ir domāts kara apstākļiem, problēmu nav. Visam porējam tūmār jopīstrodo jāiegulda līdzekļi. Tātad, lai tī būtu miniešu gāzmaskas, elpošanai atbilstoša vidi un tā toļāk. Izdūtū brēdi tiek izstrādāti, viņi netiek izstrādāti. I tī noteikumi principā jau ir izstrādāti, ir saskaņošanas procesā, dēļ to tīņam var daudz kas mainīties
pielaboties un grozīties. Dēļ to tānis dūtu breidi atbildēt, es to jautājumu nevaru. Savicka kundze, bet mēs skatījāmies pilsētas sātaslapā, tīri tāda kartē var redzēt, kur šos patvērtnis ir, bet ja nav tāda interaktīva, nav tā, ka tu var peļēt uzspīd uz šos patvērtnis un tev paroda tur adresi un tā, arī šo cilvēku tādu, interaktīvu informēšanu jūs vēl pīstrodosit? Nē, tas ir domāts speciāli, jo redzat, mēs arī, kad sakārtojam, un, protams, ka visas adreses ir jaunas, iespējas ir iztaisīt tāds, lai būtu arī papildus informācija, cik cilvēku tur var atrasties. Jā, visu to varam, bet, redzat, te ir drusku tāda, drošības jautājums par to, ka mēs tādā veidā atklāti pastāstam arī tam, kas mums uzbruks. Jā, attiecīgi, konsultēties ar vadību, mums bija pateikts tā, ka labāk mēs norādām, ka viņas tur ir, apmēram, redzot, kā man sataisīts, kā vietējais iedzīvotājs sapratīs, kur ir. Tad konkrētas adreses nenorodot. Nē, un nabals. Un mums, redzat, tagad arī mēs gribējām arī pirms doma bija, ka norādīt arī, cik cilvēku skaitam, lai cilvēki zinātu droši, ka tur var iet, jā, piemēram, vienā otrā vietā pusotra tūkstoša. Vienkārši, lai nātklāt nevajadzēgu informāciju ienaidniekam. Jā, šobrīd tā arī paliks, bet šī gadījumā tādas visas kartes ar visām, ko mēs sadalīsim cilvēkiem, arī izdalīsim pa pilsētu, X stundā būs, jo viņas ir man tā informācija visa ir, un visiem dienestiem būs sadalīts, jo lai varētu ar to jau rīkoties kā instrumentu, zināt, kur novirzīt cilvēkus, cik tur atradīsies. Šobrīd, diemžēl, cilvēkiem jāzina, ka viņas ir. Varat redzēt arī to izvietojumu, un novada kartē laikam arī, vēl nav publicēta, bet, sagatavotā tāda nav, būs arī apmēram zināt vietas, kur tās patver. Oškaļ kungs saka, publicēta nav. Sagatavota ir, mēs zinām, ka ir sagatavota. Ir sagatavota, publicēsim tuvākā laika, tagad pie tā tiek strādāts. Jā, lai saprastu, kurā virzienā braukt vai iet, lai tur jāmeklē. Ārpus viņa apzīmēt ar to šiltēs. Tad orientīrs ir šeit žaļā siltētos, ko uzzīmēti šī ceļvieciņa. Bet tajā karte netiks arī publicēta informācija ar konkrētu adresi un cilvēku ietilpību, vienkārši informatīva karte, kur... Palūdza nedarīt to. Vienkārši vizuāli varēs ieraudzēt. Jā, tieši tā. Es varbūt vēl kaut... Krēčis šeit uzlēmēta. Ja uzlēmāta, nav skrūvēm. Uz šilte. Īskrūvieta, krīs labi. Kristēji nevar. Nav pīlēmāta. Ja viens napīliks rūceņi, tad kristēji poša pa sevam nevar. Papildu zīmes ir, skatīsimies, sekosim, bet arī būs vēl papildu zīmes, kā, piemēram, no ielas neredzam, tur ir mums tā dienesta viesnīca, tur ir patvertnes atbilstoša, starp citu. Jābūt no ārpuses, lai no ielas būtu zīme, ar norādi zīmēm, kā iet. Un es vēl papildināšu pilsētā, vismaz tā plānoju, ka būs arī tālruņa numurs norādīts atbildīgās personas, kurai var uzvanīt. Ja, piemēram, tāpat, es sekoju līdzi, kā Ukrainā bija, gadījumi, ka te pašā Kijevā, kad cilvēki skrien slēpties, un tur ciet. Un nezinu, nekam zvanīt, nekam prasīt. Tas ir tas pats jautājums, ko es iepriekš prasīju, lai nebūtu cīt. Tas būs viss tādā ziņā, un acīm redzami arī, tā pēc loģikas jābūt ne kaut kur blakus, kā agrāk bija tāds kastītes, kurā ir tā atslēga, lai atvērt, jo tam nav nekāda. Bet šobrīd šos visas patvērtnis, kuris ir apreikotus ar šo zaļū šiltē, tikai mēs noskaidrojam, kur uzdzēmēti cilvēciņi. Jos ir kaut kādā veidā apreikotas, nezinu, ir vismaz dzarumīs ūdens, kaut kādi vismaz pirmos līmeņa kaut kādi medikamenti vai nav, tie ir vienkārši tukša telpa. Tos patvērtnis, kuros ir atbilstošas, nevis daļai atbilstošas, viņam ir viss. Ūdens, apgaismojums, apkure, kanalizācija, aptieciņa viena vismaz, da. Viena uz vairākiem simtiem cilvēku. Redzit, mēs nevaram izstostāt, cik cilvēku katrā patvērtņi ir. Attiecīgi vismaz viena. Tīņam ir runa par vismaz vienu. Atbilstoši cilvēku skaitam, tu aptieciņu daudzumu var palielināt. Da nav problēmu. Tos, kuros daļēji atbilst, viss nepieciešamais, tas, kas ir ūdens, un laikam sanitārā tā daļa tualete, citiem vārdiem, tas var ierīkot atsevišķā telpā un uzstādīt tū pašu sausūci biotualete. Un tas arī to gribēja papildināt. Kas attīcās iz ūdeni, viņam tur, kur ir, tas ūdens vacis, nezinu, izdarbos, viņam tak rivsa vīna, viņam ir jānodrošina ar
Jūdiņi, kas ir, nezinu, tū pošu vendenu, nu, reklamēt laikam nā, jo vāga izgrīķi cilvē. Nu, tad arī kaidu firmu jūdiņi vendenu manguļu vai kaidu citu, lai tātad ir kaut kur tur jūdiņs pudeļā stov. Jā, pareizi pateica, jā, kur tās atbilstošas. Principā mēs arī gribam, lai tās atbilstošās būtu praktiski pieejamas, jā, lai tā kā atvertu un uzreiz lietot. Jā. Mums visu to, kas bija norādīts par nepieciešamu, jā, nu, kas ir trūkst, bija norādīts no VUKTA apskates situāciju. Mēs redzam to visu informāciju no tās vadoties un vadoties no vadlīnijām, ko valdībā bija aprakstīts, kas nepieciešams katrai patvērtnei, piemēram, tā pašas neatbilstošai. Man ir perfekti katrai patvērtnes, katrai pilsētā, kuru mēs apskatījām pašvaldībā, ja ir aprēķins, kas nepieciešams, cik uz cilvēku skaita, mums jābūt aptieciņu, arī to pašu saliekamo krēslu, lai varētu... Es gribēju saprast, vai uz vītas stov arī šūbreit? Ne visam, tikai tajās, ko nasto vēl? Tāpēc, ka nav. To ir jāiegādājas. Jā. Tas, kas iegādāties, summa ir apzināta, viņa ir sniegta mums gan budžetā, gan arī tagad prasīšu no valdības, ja viņi iedalījuši, mums, cik man pateica, tur ap 200 miljoniem ir runa, jā, nu, piedošana, kāpēc mēs nevaram prasīt 300 000, tas, kas man nepieciešams, lai šobrīd visas apsekotas un daļai atbilstošas būtu atbilstošas. No, man ar to pietiek. Un porējum vajadzīgum. Jā, un generatoriem, starp citu, arī dažās lietas. Jā. Arī generatori, jo tur, kur ir lielāks cilvēku skaits, elektrība var pārtrūkt, jā, ūdens var pārtrūkt. Mēs ūdeni vajag, gan tiltnes būt, kur viņas uzpildīt arī no paša krāna ūdens. Mums reiz ūdens tīrs. Runājam vēl par komunikāciju. Kāda komunikācija? Kā jūs to visu tagad, man prieks, ka mēs par to runājam. Itā Latgulas stundā varbūt arī cilvēks kaut ko jaunu uzzināja, bet šobrīd arī, Nūvada, no VUKTA puses, no pilsētas puses, braukājot, ejiet skolam, bārnu dorzim, ir kaut kādas skaidrojušos apmocības, porrunas, instruktāžas, pa pagalmim kaut vai īdzīvotoju sapulcis? Kas atsatīsās no VUKTA puses, da, mums ir sistemātiski, gan pie mūsu cīmūs, gan mēs inspektori, da, to laika cik ir, raugam braukt iz dorziņam, školom stostāt skaidrot. Mēs stostam ne tikai par šito apdraudējumu, kas ir kara apdraudējums, mēs stostam par visu. Kod zvaņāt iz 112, kod navāk zvaņāt, kopējos vilcienos par visu. Mums pat ir tā, ka laiku pa laikam mēs stostam atsevišķas tēmas. Gan par ceļu satiksmes negadījumiem, gan par plūdiem, gan par iešanu uz ledus, tad, kad var, tad, kad nav. Tas viss pasaukums doros sistemātiski. Kauškrikungs, Nūvadā? Novada, man liekas, nav izņemot to skolas programmu, jā, pareizi, Pavel, kur tagad ir iekļauta obligāta mācība. Pie iedzīvotājiem nebraucam, neinformējam. Jā, bet tas šobrīd vēl nebija, bet mēs tikai tagad vēl apzināmies, kur tās patvērtnes mums ir, kā stāstīt par viņām, kā lietot instrukciju. Bet vai nav vajadzētu, Kauškuļu kungs saka, nabrauc, neinformē, bet vai nav vajadzētu katrā Nūvada apviņībā sataisāt kultūras nomā tikšanos ar taņķiem un onkuļiem? Tikšanās notika ar zemesardzi. Jā, zemesardze braucot, un es domāju, tas spēki būs apvienoti, viņi arī par to stāstam. X stundas, kā rīkoties, visa tas ir viņiem, stāstīts gan braukts un vairāk, starp citu, pa Nūvadu nekā pa pilsētu. Pilsētā, diemžēl, mēs vēl nerīkojām. Šogad plānojam, jā, un tuvākā laikā, mēs gribam sakārtot vienu savu te domas to pašu patvērtni, lai varētu arī kā ekskursijā bērniem, kā kvestu, lai varētu iet, apskatīt un paspēlēt spēli, slēpties patvērtnē, lai viņiem tas paliek atmiņā, lai viņi saprot, kā darīt, rīkoties un kur iet. Jā. Tas mums ir plānos, tikai pagaidām nav veiktas līdz šim. Līdz šim mēs drusku citu darbu darījām, vēl jāsakārto, visu jāsaplāno, jāsakārto, un jau nākamais solis, es domāju, ka jau pat līdz maijam mēnesim jau viņš būs jau izdarīts, jo aprīlī mēs taisamies viņu pirmkārt aicināt visus palīdzēt iztīrīt, cilvēkus aicināt. Jā, mums būs aicinājums tieši tagad tendēts uz patvērtņu tām vietām tīrīšana. Cilvēki jau zinās, kur viņi ir, jā, kur tā zīme, palīdzēs mums iznest ārā tas, kas tur gruži savākt iekšā, gan zinās, kur ir, un kad pēc savākšanas, tad mēs varēsim arī vest bērnus iekšā.
Savicka kungs, bet, itamā ākā, kurā mēs atrodamies, te ir arī pogrobi, te ir Patvertņa vai nav? Es tu zaļu zeimēti neredzu. Jā, te bija pusstāvs, laikam, cik es atceros, jā. Te bija... Cokolstāvi naiet cauri. Jā, te bija... Dēļ to, kas tā, ka cokolstovam... Tieši šī jākā. Da, cokolstovam... Kā jums paskaidros? Tie ir lūgi. Lūgi, tas ir pirmkort, da, i augstums virs zemes līmeņa ir leloks, nekā ir vadlīnijās. Jā. Un tad eisti neatbilst prasē. Eisti neatbilst. Pirmkort, tūs lūgus, da, būs grūts aizkraut ar smilšu maisam vēkūta, da, par to, ka tu vāk darāt dreiži. Škemba lūgu izsist cauri. Tānis tū breidi bīs tas karš, nabīs jo grūts pascēt, da, i tān klapēt visu ar tīņam dzeļžam, jāizlēmēt ar kīgeļiem, betonēti tū visu, es uzskatu, tas nav labākais pasākums. Bet, ātrai paslēpšanai, kā reizi šajā ēkā, ir arhīvs ierīkots, tur tā cokola stāvā pagrab telpā, kuru var izmantot un tur tiešām var elpot. Jā? Arhīvs skaidrs, ka viņš jebkurā gadījumā tiek evakuēts pirmais, jā, kas prom ir vedams, jā, arī cilvēki un arhīvi, un tad jau tā telpa tiek atbrīvota un viņa ir aprīkota ar visu. Jā. Vienīgais, kā saka, tas risks, jā, tad jāsaliek apkārt tie smilšu maisi, lai tas apdraudējums nebūtu, jo mēs cilvēkus nevaram aicināt slēpties tur, kur viņi būs apdraudēti. Ja? Tie, kā saka mūsu ukraiņu kolēģi, kuri mums stāstīja, kā rīkot, tad labāk tad ārā grāvī kaut kur paslēpties, un tas ir drošāk, nekā tev uz galvu kaut kas kritīs. Es varbūt arī to paralēli gribu pateikt, padomāt, mēs nedzīvojam tādā situācijā, kur ir zemestrīce. Ja? Kur cilvēks zemestrīces laikā skries, ne jau pagrabā slēpties, pareizi. Te līdzīgā situācijā. Ja mēs gribam daudzdzīvokļu mājā slēpties pagrabā, padomājiet, tas ir atlido lādiņš, viņš līdzīgi zemestrīce, viss sabrūk. Ja? Un tad viņš sabrūk, tad mums vēl būs jātrok tos cilvēkos, kas tur paslēpās. Tas ir risks, jā. Un arī līdzīgi mums arī saka tagad kā vētra. Ja? Pēcīgas vētras situācijā arī. Kā mēs rīkosimies? Protams, ka mēs meklēsim tur, kur paslēpties tās drošas. Līdzīgi. Bet ejūt uz sarunas noslēgumu, Savicka kungs pīmiņāšu, ka vajag naudu, lai nopirkt aptīceņus visu porēju. Jūs novada sakot, ka jūs eisti nereikojat pasaukumus, lai cilvēkus informētu, bet sakot, ka tas būtu jodara. Tad kas šobrīd ir vistaids vorgākīs pūsmas, vissopīgākos pūsmas tomēr tamā pilnvērtīgā un labā šūs patveršmu apreikošanā un šūs visu jautājumu labā atrisinošanā? Tas ir informēšana, nauda, kas šobrīd? Es nezinu, es varu vienkārši atbildēt tā, ka mēs bijām, kad bija pa Ukraiņu liela skaits pieņemšanā, ja? Un arī mēs, darījām, ko varējām, kaut kur tur valdība kaut ko nedarīja, kaut ko pašvaldība nevarēja darīt. Bet, kad tagad šogad mēs, šogad jau pagājuši gadu jau decembrī bijām satikušies un sākām vērtēt, izrādījās, ka mēs izdarījām visu pareizi. Un es nezinu, tagad vērtējot to, ko mēs darām ar patvertnēm, manuprāt, mēs soli pa soli ejam pareizo ceļu. Un ja tiešām tā nauda būs iedalīta, mēs visu iegādāsim, aprīkosim, sakārtosim. Es neredzu pagaidām to, kas nav pareizi darīts. It kā daram visu pareizi. Tad Savicka kungs pilsētā visu pareizi, Kauškaļa kungs novada, es pat breinos, ka jūs sakot, ka pasaukumus nereikojat. Varbūt tā bija drusciņa aplama informācija, jo es, diemžēl, strādāju tikai 3 mēnešus Rezeknes novada pašvaldību, un varbūt man nav informācijas, ka bija rīkotas tādas apmācības. Bet, tad sanāk, ka tomēr te informēšana, Novadā bija. Zemesardze gāja, braucu pa novadu, stāstīja tieši par to x stundu, par patveršanas iespēju, jā, arī, to, kā rīkoties mums. Varbūt vairāk informācijas, tāpēc, ka mēs sadarbojamies jau ilgstoši, jā, un tas ir mūsu civilas aizsardzības visa tā komisija ir kopā. Mums nav atdalīta pilsēta no novada, un tāpēc mēs glābsim cilvēkus vienādi. Visus nedalīsim, un ģimenes nevar sadalīt un šķirot, ja pilsēta un novads. Mēs visi dzīvojam kopā teritoriju vienādi. Bet kā mēs izbēgt, varbūt Bogdanova kungs, kā mēs izbēgt no tom situācijām, ka tomēr mēs ir bijušas situācijas, kad cilvēki nav informēti, varbūt arī tī, kas tagad klausās Latgulas stundi, mēs bijušas nelaimīgīs drona gadījums Rieziņas novadā. Cilvēki nezināja, ka ir šis apdraudījums, un paldies Dīvam, ka viss beidzās, tā kā tas beidzās. Neanalizēsim konkrēti, bet mocības to visu ir izdarātas. Pasēsim tā, konkrēti, mums radaru nav.
Vugdam kā tādam, da, ir Nacionālajie bruņotie spēki, kuri rēkojas attiecīgi savām instrukcijām. Tas, kas nebija izdarīts, vai nebija mums paziņots, vai bija paziņots, man grūts pastāstīt, tas nezinu. Tad jūs gribat pastāstīt to, ka ja būs armijas informācija, ka Vugdam ir jobziņai tāda nadūtīs Gaigala, vai jūs brauksit un skaļruņus sacēsit? Da, viennozīmīgi bez variantiem. Kauškaļu kungs? Nezinu, vai mēs brauksim ar skaļruņiem, teiksim, kaut ko cilvēkiem. Ja drona gadījumu mēs ņemam. Jā, es vēl... Pirmo informācija. Pabeidz, es papildināšu vēl, jā. Viss, jā? Jā, es piekrītu arī tiem pašvaldību vadītājiem, arī to Monītis Švarts, ko arī minēja, jā. Redzat, viens, ka mēs saņemam informāciju, jā, otrs, ka mēs tur sirēnas tiek ieslēgtas, vai trešais, vai cilvēki zina, kā rīkoties tādā brīdī. To pašu, ko pacēlām tagad to jautājumu par to, kur glābties, jā, kur iet, tas vēl jāzina tam, priekš kura mēs tos visu daram. Ja? Jo cilvēkiem jāzina to vietu un jāzina, ja piemēram signāls, vai tā signāla gadījumā jāslēpjas. Jo drons gāja ar lādiņu. Ja? Viņš varēja uzkrist gan Rēzeknē virsū kaut kur, jebkurā brīdī. Un tiešām mums būtu jāzina, kur iet un slēpties tajā pašā patvērtnē. Es zinu, ka viņš virzās tajā virzienā, kā jūs teicat, šūnu apraide. Šis ir riska koridors. Visi cilvēki vai nu prom ārā, vai nu patvērtnē, mēs atveram, nodrošinām paslēpties. Tas ir jāzina cilvēkiem, to var darīt ar jūsu palīdzību arī. Plašsaziņas līdzekļiem jāpalīdz mums stāstīt cilvēkiem un ļoti pateicīgs par to, ka jūs paaicinājāt, jo tas nepieciešams un tiešām biežāk. Un varbūt pat vairāk nekā sapulces rīkot, jo cilvēki klausās, gan Latgales radio klausās, arī pārējais informatīvos, un arī kāpēc bija ierobežots arī to plašsaziņas līdzekļu skaits, kāpēc? Tāpēc, ka var parādīties arī maldus informācija. Ja? Tie, kam uzticās, tiem būs informācija dota patiešo no valsts iestādēm. Un tā būs mums dota, jo mēs nevaram ticēt tam, ko tagad arī, piemēram, sāk stāstīt, komentēt kādu, viens otrs, un nevar tā nebūt taisnība, var tieši speciāli maldināt, ja? Un kaut kur teikt, skriena tur, slēpties, tur nedrīkst to darīt. Iztekūt raidījuma laikam, varbūt pēdējos pārdomus, pēdējos sacinojumi, ko gribīs sabiedrībai pasciēt, apkopojot to visu, ko mēs šodien izrunāt paspējām. Varu pasciēt vienu. Sabiedrība ir poša atbildīga par savu drūšību. Pirmīs, ko es gribētu pastāstīt, sagatavojot šitų 72 stundžu sūmu. Ja nav jai dorga golā, tikai vienīgais navāga daudzi kraut montu, lai nebūtu smoga, lai varētu īt, skrīt, bēgt, nezinu, iz tū pošu patvērtni. Silti īsoku, lai nevajadzētu pasātu skraidēt, meklēt bērnam maņķeni, meklēt dokumentus, meklēt naudu, meklēt jūdiņi sapakojot 72 stundas tikai ar tiem produktiem, kuri ilgi nebojājas. Kauškaļ kungs? Arī aicinu iedzīvotājus domāt par savu X stundu, kā jau Bogdanova kungs minēja, padomāt par to somu, tur nav obligāti jābūt kaut kādam ēdiena rezervam un ūdens rezervam. Dokumenti, primāras lietas, dokumenti, nelieli naudas krājumi, varbūt tas, kas jums tieši nepieciešams, ja būs nepieciešamība evakuēties, ātri to salasīt un tad doties uz patvērtni vai... Starp citu, to arī jāizdomā, kur jūs dodaties sava X stundas laikā. Ka man, piemērs, es pats dzīvoju pilsētā, ja būs kaut kāda X stunda, tad es došos uz laukiem. Man jau ir tādas atkāpes ceļa, tā teikt, X stundas laikā. Aicinu arī visus pārējos padomāt par to. Un noslēdzoši šīs Forts Savicka. Es gribētu pateikt cilvēkiem, lai būtu aktīvāki. Ja? Nesēdēt, negaidīt, ka kāds atskries glābt, pašiem par to domāt, pārunāt ar kaimiņiem, ar draugiem un no mums prasīt, no tās pašas pašvaldības, no valsts iestādēm, lai stāsta, lai parāda, kur iet, ko darīt. Un tad mēs arī, kad būs vairāk pieprasīt, mēs, protams, ka to darīsim. Jo, darot darbus, mēs vienmēr arī uzskatām, ka visi zina to, ko mēs daram. Diemžēl. Ja iedzīvotājiem vairāk pašiem jāinteresēs, mēs izstāstīsim. Mums ir tā informācija, mēs varam daudz ko pastāstīt. Aldis, ka arī šudiņ pastostēt Latgulas stundī, šudiņ
šudiņ par patvertņu tematiku Latgolā, Riezekņi i Riezekņis nūvoda runom ar Valsts ugunsdziesības globšanas dīnesta, Latgolas reģiona porvaldes ugunsdrūšības uzraudzības i civilos aizsardzības nodaļas inspektoru Vitāliju Bogdanovu, Riezekņis nūvoda komunāla inženierija civilos aizsardzības komisijas sekretāru Vitāliju Kauškaļi, ka arī Riezekņis valsts pilsētas pošvaldības civilos aizsardzības porvaldnīku Pāvelu Savicki. Paldies, ka atradot laiku i sasdzirdēšanos Latgolas stundī. Visu labu. Visu labu.